Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Es iepriekš skatījos dienas klājumu un bija svarīga informācija, kad vērtīgi par sakarā par naudu, par dārgumiem, ka tas uz labklājību, ka tas ir šobrīd tā kā ieslodzīts. Un svarīgi dzimtā šo sasisto sirdi atbrīvot, lai mēs dzīvē būtu paši sev dzīves noteicēji, lai dzīve ietu uz augšu un plauktu un būtu priecīgi un veiksmīgi cilvēki. Tāpēc ļoti svarīgi te informācija bija, ka tad ir jāmācās. Lai būtu paši sev dzīves noteicēji, lai būtu paši savā spēkā, savās enerģijās, lai mēs to enerģiju paceltu, lai nebūtu bēdās. Ir jāmācās atrast veidi, kā no šādām sajūtām iziet. Un tad es gribēju paturpināt, ko mums teiks tālāk kārtiņas. Maskas. Skatīšos. Maskas. Ka daudz cilvēki nesā maskas. Baida uzbruku vai viņi uzbrūk priekam. Baida un uzbrūk priekam. Cik interesanti. Kurš ir tīrs kā bērns. Ja kāds jau ir tādus sajūtas sasniedzis, tad no cilvēku puses nav sapratnes par tādu cilvēku. Viņam tas cilvēks liekas nesaprotams, citādāks. Nav kā savējais. Tad noteikti konfliktā viņi ar sevi. Tādam cilvēkam blakus. Viņi ir tāds konfliktā ar sevi. Un viņiem gribas apgāst šo cilvēku, lai viņš tāds nav. Viņi meklē tajā cilvēkā sliktu. Parasti tā ir. Tāds kāds ir pats tas cilvēks, kurš ir negatīvās enerģijās. Viņš pēc savas dzīves pieredzes izsakās tam cilvēkam, kurš ir pozitīvās enerģijās. Viņš pēc savas dzīves pieredzes saka to domu, raida to enerģiju, to, ko viņš grib pateikt par to cilvēku. Dzīves. Un tā rodas liktenis. Smags liktenis. Un pēc tā rodas smags liktenis attiecībās. Tad nav saprotams, kur tālāk. Tā var aiziet, jo nav saskaņas.
nav mīlestības, sapratnes, cieņas vienam pret otru. Te runa kādām attiecībām tad jābūt. Tas ir ļoti vērtīgi aiziet uz savu to labklājību. Uz abiem cilvēkiem pārī, visiem cilvēkiem. Uz savu labklājību jāaiziet. Un tādēļ ir ļoti svarīgi atrast līdzsvaru sevi, katram cilvēkam. Mieru sevi, līdzsvaru. Tāpēc svarīgi ir izdarīt izvēli. Izdarīt izvēli un mācīties. Nevis kādu vainot. Vienkārši mācīties. Ja kaut kas dzīvē nesanāk, nevis citu cilvēku vainot. Ja tas ir attiecībās. Svešu cilvēku, protams, mēs vienkārši izvēlēsimies, vai ne? Vai mēs ar to cilvēku komunicēsim, vai nekomunicēsim. Mēs taču izvēlēsimies tas, kas ar mums saskaņā. Kas mums, ar ko mums patīkami kontaktēties, vai ne? Un tādēļ, jā, ir ļoti svarīgi atrast sevi līdzsvaru, un svarīgi ir taisnīgi būt pret sevīm taisnīgi. Ja kā tā ir tā mīlestība, daudzi nesaprot, kā tas ir mīlēt sevi. Un te arī tas ir stāsts. Ja būs pāri cilvēki līdzsvaroti paši ar sevi, tad arī būs tā mīlestība. Viņi mācēs dot. Ja viņi mīlēs sevi, viņi būs godīgi, taisnīgi pret sevi, pēc sava skatījuma, teiks visu godīgi, neliks maskas, jo tā kā te bija teikts. Ja cilvēki nesā maskas, viņiem tāds prieks nav saprotams. Tas nav viņiem pieņemams, ka tā cilvēks var vienkārši iet un būt priecīgs, smaidīgs uz ielas. Tādi cilvēki tad īsti nesaprot. Pozitīvi noskaņot uz cilvēkus. Un tā arī mēs tad ejam ar taisnību pret sevi uz tām garīgajām mācībām, kad atrodam mieru sevī. Aizejam no nepareizām domām. Un atbrīvojamies. Jo, kā bija teikts, ir jāizdara izvēle. Jāizdara izvēle, kādu dzīvi mēs gribam dzīvot. Pozitīvi vai ar problēmām negatīvā dzīvot. Un tā ir vienmēr pa dzīvi. Mēs ejam un vērojam, kur mēs esam iebraukuši. Kur mēs esam iegājuši? Vai mums patīk tā, vai nepatīk? Nevis mēs ieejam tur un ilgi sēžam, sevi saslēdzam un ciešam, neko nedaram. Tāds liktenis pasakam, vai ne? Nē, visu var mainīt, kamēr mēs dzīvi. Un tad to, lai aizietu no šādām mušām,
galvā nepareizajām, ja? Ir ļoti svarīgi gūt mieru, atrasties mierā, klusumā, kādreiz pašiem ar sevi. Un padomāt, ko tā galva mums saka, kurp jādodās. Tajā klusumā ar sevi, tad dos atbildes, kurp tālāk doties, kādu nākošo soli. Sieviete, sievišķība. Sievietei vajag runāt? Vajag runāt? Nē, sieviete. Sieviete kā atslēdziņa. Viņa saka atbildes. Attiecībās. Skaidrs, attiecībās sieviete izsaka galveno to domu, jo sievietes enerģija ir mierīga. To saka. Sievietes ir enerģijai jābūt mierīgai, jā. Jo vīrietis ir, redzēs, ko tālāk teiks mums kārtis, jo vīrietim ir jābūt tam, kam ir kaut kas jāsasniedz, jāiet, jādara, jāstrādā, jānēs tā atslēga. Un sieviete arī tad, ja viņa ir mierīga, viņa vienmēr redzēs, kur ir problēma. Un mācēs iziet no tās problēmas uz gaismu. Viņa mācēs, sieviete mācēs izstāstīt, kā virzīties uz priekšu, kā iegūt to veiksmi. No sievietes enerģijas, no viņas miera ir ļoti daudz kas atkarīgs attiecībās. To mums kārtiņas saka. Ar viņas palīdzību lielas pārmaiņas notiek. Ar sievietes palīdzību lielas pārmaiņas notiek. Gudrības pārmaiņas, miers. Viņai jābūt mierīgai, drošai, pārliecinātai, sievišķīgai. Jūtīgai, mīlošai. Tādai jābūt sievietei. Enerģijai jārada enerģija. Jābūt tam spēkam tā iekšā. Jo tā jau ir, kā pie sievietes bērniņš attīstās, cik ir viņā sievietē liels spēks, lai bērniņu iznēsātu, lai viņš izaugtu, izveidotos. Un sievietē ir ļoti liels spēks, lai apietu to kalnu problēmas. Tās problēmas attiecībā. Viņa nes dzīves gudrību. Un te ir par uzbrukumu, bet kādu uzbrukumu?
ko vēl mums teiks. Un tādēļ. Un tad, ja tā notiks, kā es iepriekš teicu, kādai jābūt sievietei, jūs pārklausīsieties video, ja? Tad nebūs no vīrieša puses uzbrukumi, bet būs šādi. Viens par otru. Un roku rokā. Mācēs vienmēr atrast kontaktu viens pie otra. Pāris. Un kopā izdomās abi stratēģiju. Uz ko? Ko mums vēl grib pateikt? Stratēģiju. Izdomās, kā apiet enerģijas noplūdes. Abi kopā ir svarīgi abiem pāri kopt attiecības un izvairīties no enerģijas noplūdēm. Sievietei jābūt zvaigznei. Viņai jājūtās kā zvaigznei. Kā karaliene, kā zvaigzne. Īpaša. Bet viņai tādai jābūt no iekšpuses, tā pašai jājūtās. Cīņa vilkniekiem. Es domāju, viņai tad nemaz nav. Vienkārši, ka daudzi tad skatīsies, ir ieinteresēti, kā sieviete, ja kura ir atradusi to līdzsvaru, tad viņai vienkārši būs tāds reizēm, kā jau tur bija, uzbrukums, bet ja pāris ir saskaņā ar sevi, tad viņai no tā nav jābaidās, jo viņa attiecībās ir pati savas laimes kalēja. Lūk, bet ja ir tāda zvaigzne, tad, protams, būs kādi viltnieki, kas metīs aci uz zvaigzni. Un kā bija teikts, pārim ir jāsatur kopā attiecības, kopā jākopj. Kā te bija teikts, ir abiem pāri jāizdomā stratēģija. Tas tā ir runa par attiecību kopšanu kopā, lai izvairītos no enerģijas noplūdēm. Lai nevarētu iekārdināt neviens no malas to pāri uz kādām negatīvām īpašībām. Jo citādi attiecībās sašķobīsies. Tas stiprums, tas tā kopība, vienotība vienam ar otru. To grib pateikt. Kārtis šovakar, lūk. Un tad būs pārmaiņas. No ilūzijām. Pārmaiņas iet uz saviem sapņiem. Izvairīties no šķēršļiem,
un šķēršļi. Tie šķēršļi ir tie, ja ilgi uzturās bēdās. Negatīvā enerģija. Vai arī ilūzijas. Ja attiecības nenovērtē pareizi, Nē, tā vairāk ir, kad jābūt, jāuztur, jākopj abiem partneriem tā enerģija. Nebūt ilūzijās, uzturēt koptattiecības, izvairīties no šķēršļiem, ja rodas šķēršļi pārim, nevis aizbēgt vienam no otra, bet meklēt ar laiku zināšanas vienam pie otra. Nesēdēt ilgi ilūzijās, jo ja ilgi ir kaut kas nesaprasts, neskaidrs, tad rodas bēdas. Ir jānoskaidro, lai ir skaidrs. Un ja noskaidro, ka nav skaidrs, tad ir jāmācās un jāmeklē informācija, lai būtu skaidrs, lai būtu priecīgi, lai būtu enerģija, lai būtu pārim viss labi, mīlestība, laime, labklājība. Tieši tā. Tāds šovakar klājums no kārtīm. Līdz citai reizei.